Ikšķilē 18. novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītā pasākuma ietvaros jau trešo reizi novada pašvaldība apbalvoja titulu Goda novadnieks un Ikšķiles novada Gada cilvēks 2014 ieguvējus. Mūsu valsts sākas no ģimenes, un tālāk no ģimenes, tālāk lielāka ģimene, kas saistās ar dzimtu, un tālāk ar novadu, ar pilsētu, un tālāk ar Latviju. Un jāsaka, ka šeit mūsu Ikšķiles novadā vienmēr ir izvērtējuši tās prioritātes un to galveno, un galvenais ir būt priecīgiem par savu valsti un apzināt tās vērtības, ko mums ar Dievs ir devis. Ja? Un šī te vērtības skala veidojās no tā, kādi mēs esam paši, kā mēs strādājam, kā mēs izturamies ar to, kas mums ir. Un tā vērtība, kas mums ir Latvijas valsts, tā ir neiedomājama. Pagājušajā gadā par nozīmīgu ieguldījumu Ikšķiles novada pilsoniskās sabiedrības veidošanā un vēsturiskā mantojuma apzināšanā apbalvojumu Ikšķiles novada Goda novadnieks saņēma Jānis Hartmanis, bet šogad jau viņu novērtēja valsts līmenī. Pieņemšanā pie prezidenta viņam tika pasniegts Viestura ordenis. Šī svētku diena, valsts dzimšanas diena, ir tas laiks, kad arī mazāki novadi, lielāki novadi, mazākas pilsētas, lielākas pilsētas var pateikt saviem novadniekiem ar to lielo paldies. Un līdz ar to sabiedrība ir iespēja izvirzīt labākos no labākajiem un pateikt arī paldies par viņu ieguldījumu šajā novadā. Un šeit ir ļoti skaisti, kad sabiedrība iesaistās, viņa arī izvērtē, un tad ir šī skaistā diena, 18. novembris, kad mēs pasniedzam šīs balvas un arī suminam viņas. Šogad tituls Ikšķiles novada Gada cilvēks 2014 tika piešķirts par nesautīgu ieguldījumu alternatīvās pedagoģijas jomā, tautisko vērtību saglabāšanu un uzturēšanā, darbojoties biedrībā Ikšķiles brīvā skola tās dibinātājai un vadītājai Kristīnei Libertei. Tas Ikšķiles gaiss ir viena no lietām, jo gaiss šeit Ikšķilē ir ļoti īpašs, un mēs to visi jūtam, jo šeit, ja cilvēkam ir kāda ideja, viņa var tapt realizēta ļoti ātri un veiksmīgi, jo šeit ir tas cilvēku kopums, kuri vienkārši tic labām idejām, un šeit ir darbīgas rokas, kuras vienkārši ņem un nāk talkā, un es domāju, arī tā ir viena no tām galvenajām lietām, kāpēc tas viss izdodās, tāpēc, ka mums ir vēlme, mums ir rokas, kā to izdarīt, un mēs vienkārši negaidam no citiem, mēs rādam piemēru ar savu darbu. Un tāpēc arī tas viss sanāk, un tad, kur ir, tur rodās, un mums pievienojās vēl. Un ne jau pavēlt ir tautas dziesma, ne? Dievs man deva, Dievs rokā neiedeva, ikams pati nedarīju. Par izcilu ieguldījumu Latvijas mākslas attīstībā, valstiskuma apziņas stiprināšanā un Ikšķiles novada kultūra vides veidošanā titulu Ikšķiles novada Goda novadnieks saņēma mākslinieks tēlnieks Jānis Karlovs. Tēlniecība tiešām ir ļoti māksla. Un ja māksliniekam izdodās vienreiz savā mūžā kaut ko tādu radīt, tas jau ir milzīgs gods. Par aktīvu, radošu un godprātīgu darbu, mūža ieguldījumu Ikšķiles novada sabiedriskajā dzīvē titulu Goda novadnieks saņēma Ikšķiles novada pensionāra biedrības saulgrieži aktīvists Roberts Kulpe. Gan kādreiz Rīgā strādājot skolā, gan arī bērndārzā daudzus gadus un arī pulciņus vadot, gan Ikšķiles kolhoz bērniem kādreiz, un visu mūžu man ir iznācis tā. Vienmēr darboties. Paldies. Par radošiem nopelniem kultūrā, ilgadīgu un nesautīgu ieguldījumu jaunatnes audzināšanā un mākslas izglītībā titulu Gada novadnieks saņēma Ikšķiles mūzikas un mākslas skolas keramikas pasniedzējs Aleksandrs Zobens. Es esmu ļoti gandarīgs par mūsu kolektīvu, kas man ļoti, kad es eju uz darbu, ziniet, es eju burtiski tādu prieka sajūta, un tas ir pats galvenais, ka tu ej dažreiz uz darbu, un tev nāk pretī tā labā aura, un, protams, es arī atdodu to savu auru arī bērniem. Tas lielākais, labākais ir vesels pasākumu komplekss. Ir tie darbi, kas ir izdarīti un ko Ikšķiles novada sabiedrība redz, gan arī saimnieki. Un mēs esam tiešām raženi pastrādājuši. Mums ir daudz skaistu projektu, gan pilsētas, gan novada labiekārtošanā, gan arī būvju, radīšanā. Nesen atklājām Veselības sociālo lietu pārvaldi. Tā kā mēs domājam par visām vecuma grupām, par visām vajadzībām, iespēju robežās, protams, un cenšamies tās vajadzības arī pēc iespējas nodrošināt. Būsim stipri, būsim lepni par savu valsti. Mēs esam tik lieli, cik ir liela mūsu griba.